šo dzīvi skan. Laba, laba ir, laba, laba ir, laba, laba ir tā patikšana. Viena puse tev, bet otra puse man. Sadalīta pasaulīte klusi, kā lai zina, kurš ir kura puse. Nav neviena veselā, neviena, viena sadalīta diena. Sadalīta pasaulīte klusē, kā lai zina, kurš ir kura pusē. Nav neviena veselā, neviena nav. Laba, laba ir, laba, laba ir, laba, laba ir tā runāšana. Labi, labi vārdi nemaksā neko. Laba, laba ir, laba, laba ir, laba, laba ir tā dalīšana. Labi sadalās, kad dalīta nav nekā. Sadalīta pasaulīte klusē, kā lai zina, kurš ir kura pusē. Nav neviena veselā, neviena diena sadalīta viena. Pasaulīte, kā lai zina, kurš ir... Klauns parāvis! Labdien! Ko tu te dari? Ēdu. Es redzu, bet tas ir nelaiks jogurts. Labs! Labāk ej projām. Vakar vairs nav, bet atnāks avotiņu. Man atkal tev būs jāsviež ārā. Interviju. Nu neviens tevi te neintervēs. Žēl. Nu ej mājās. Tu dzirdi? Jā. Nu tad... Ej projām. Ņem līdzi. Paldies. Jūs nāksiet? Labi, tad es torti lieku ledskapī. Tūlīt iesim. Vajag iedzert. Bet šito jau bez tā vecenēm laikam vairāk taisīt nedrīkst. Vīna glāzes uzlikt! Jūs dzersiet? Kāds rīzāk laikā? Es autiņu nolīju garažā. Nu dara darīšanās tā, ko vairs nebrauksim. Nē, nebrauksim. Ko tur pārējās dara? Un vispār šodien brīvdienu vajadzēja ņemt. Patiešām, tu vari arī te redakcijā vairs nesēdēt. Mums nākošais mūsu novada balss aktualitātes numurs jāsagatavo. Varbūt tagad kāds nomainīs to avīzes nosaukumu. Varbūt, bet nu jau pierasts. Beidzot būs pārmaiņas, ka tā vecā ragadina aizgājas. Klāstā! Ar kādām tiesībām? Tu sākā šo cēlo cilvēku. Redzi, tur tu dzīvot iemācīja, darbu devā, uz ceļa izvedā. Un tā tu viņai atmaksā? Nepateicība tiešām ir pasaules sāla. Tikko cilvēks mirst, jau viņu aizmirst. Bet kā drīkst aizmirst šo cilvēku? Šo sievieti, kas nes mums gaisu? Ļauj mums šeit strādāt. Radoši izpaust. Un tu lūk pat tā viņu zāk. Dāmas, sēdieties mums! Torte, pīns, lūdzu, viss! Negribu startu, varēja mums nesūtīt. Radinieki gribēja, lai kolektīvs pasēž, lai piemins. Labāk jau nepieminē. Šņābis ir? Oho! Kas? Numurs jau gatavs, tu taisies šņābi dzert. Ko tu burkšķi? Tev kāds liek dzert? Negribi nedzert. Un ja vēlies strādāt, lūdzu. Bet varbūt tu mērķi uz brīvo krēsu.
atbildīgi pret lasītāju. Tagad jau tu runā tā, it kā mums nebūtu ne atbildības, ne profesionalitātes. Jau nav nekādas tiesības nekādam kaut ko harmas, tu visu to, ko viņi sliktā gaistāvotrī veidā, ka jūs tu samsādas vai pareizāk par mēs. Par aizgājējiem jāsaka. Man ir gan tiesības. Es eju sagriezt sportī. Tieši es biju tā, kas devās uz bēriem un teica atvadu vārdus mūsu dārgajai redaktorai Zīmolē, jo jums ir steidzams darbs darāms. Tieši es visiem bērnu viesiem apgalvoju, ka mums viņas pietrūks. Jaunais avīzes sistēmas mums ir izaicinājums, jo mūsu dārgā, augsti godājumā un profesionālā redaktora devs izsmuši. Jēzu pieviet vēl klāt. Varēja jau tik ļoti nepārspīlēt. Būtu pieticis ar līdzjūtības izteikšanu tuviniekiem. Viņiem nabadzīgiem var būt nepatīkams pārsteigums, bet šī milzīgā profesionālās redaktors zaudēja mūsu avīzi atkopļus lasām. Par aizgājējiem. Ilzīgi, to jau mēs dzirdējām. Tas galds jau ir tieši. Uzmanīgi, kāpēc vīns nav atkortēts? Bet es te pašņāpi runāju. Tā taču nedrīkst. Cilvēks aizgājus. Mīļā mierova, plaiet vīns. Ja jau mums te darba laiks. Ilze, tu dzersi? Nē, nedzeršu man tabletes. Tabletes bojā kuņģi un dzīves prieku. Smukām sievietēm ir jāpēc. Kas tā? Smukas ir godas pļavā. Sievietes ir skaistas. Un tomēr interesanti, kas ar mums notiek pēc nāves, vai tur augšā kāds skatās un vērtē, kādi esam bijuši dzīves laikā. Ja mums tu šķirot labos un sliktos, tad cerams lielais šķirotājs ņems vērā, cik nākuši un mēs viņas dēļ esam zaudējuši un cik raudājuši. Es neraudāju. Nu taisni brīnums, ka tu neraudāji, zinot, kā viņa tevi pazemoja. Bet nu vīriešiem jau ir jābūt stipriem. Un jāciena sievietes, pat ja tās ir pirmā. Nu, tas tā tēlaini izsakoties. Ziemēlē jau nebija sieviete, viņa bija vagars. Es uzreiz pieņemu savu vietnieku hierarhijā, neizglītotais idiots pie mašīnas stūša. Nu, puš. Nu, mēs jau visas te bijām vienādas. Tieši tādas pašas neizglītotas muļķes. Kas to vien dara? Kā mēģina saprast, ko redaktore grib, ko viņai vajag, kas viņai patīk un kas viņai nepatīk. Nu, varbūt izņemot avotību. Nu, nezinu, kā vai izņemot. Vienmēr sakot ar vagaru vēlmi pārģošanu atbilstošu rīcības zīlēšanu mums negāja uz kuru galu. Varbūt nerunāsim par viņu šodien sliktas lietas? Tad tu piedāvā dzert vīnu pilnīgā klusumā? Man, piemēram, nav nekā labi, ko par viņu pateikt. Kādam zvana telefonu? Tas ir mums. Ko jūs runājat, tabotīgs klātūklē kādas lietas? Ir kā pēkšņi būtu aizmirsuši, ka viņas ar Ziemā draudzējās. Ālokīgi draudzējās ar to, kas konkrētajā brīdī bija izdarīta persona. Ziemēls vairs nav, tagad ir jāturas kopā ar kolektīvu. Avotiņi pat Ziemelē dzīvai esot, mēģināja būt reizē opozīcijā kopā ar mums un pielūcināties priekšniecībai, tomēr tā nepagrieza muguru. Interesanti, viņai pašai uz sevi spogulī nav pretīgi skatīties, ka nekad pat nav centusies aizstāvēt savu viedokli. Galu galā pateikt, ka viņai nav taisnība, ka viņa sauc Ziemeli un dzīvot ar šo pārliecību. Tad jau tā nebūtu mums dārgā Avotiņas kundze. Viņa tūlīt var atgriezties, nebūs smuki. Nu, iedzersim klusējot. Tas, lai jaunais redaktors vai redaktore būtu īsts profesionāls un patiesas līderis, tas rūpējas gan par avīzi, gan savu kolektīvu. Un lai viņš būtu cilvēks. Kāda tusti? Dzersim klusē. Ilgi. Avotiņi negaidīsim. Gan par atlatu. Varēja kāds teikt pīrāni atsūtīt. Man liekas, ka pīri pusdienas, ja gribas var uzsildīt. Ko pati nepaēdi?
Negribas kaut kā šodien. Es neatteikšos. Vai tikai ne tā Elas mašīna? Piedod. Kā jūs domājat, kad valde izsludinās konkursu uz brīvo redaktoru vakanci? Gribu pieteikties? Nu, varbūt tagad pašiem savā kolektīvā vajadzētu padomāt. Kuru visvairāk atbalstītu valde? Kuram vislielākā pieredze? Avotiņai vislielākā pieredze. Noskaļāvies 3 reizes par kreiso plecu. It kā valde prasīs mūsu domas. Bet kāpēc ne? Jēkabsonai ļoti veselīga ideja. Labi atalgotas vietas ilgi tukšas nepaliek. Es gan, protams, nezinu, cik Ziemelē maksāja, bet noteikti vairāk nekā mums. Par to šodien jārunā un jāgunā. Jā, dzīve ir īsa, katrs miet uz jādzīvo kāpēc. Neko nevajag atlikt uz rītdienu, jo rītdienu var nepienākt. Tad tāpēc ilgi pusdienas atbeidz šodien. Negribas laist labu mantu vējā, būtu žēl, ka sabojājas. Paldies, garšīgi. Tātad, ko darīsim ar kandidātu, kad būs izsludināts? Kas būs izsludināts? Jaunā novadu karte. Kā man neko nezinu. Bet man ir jaunumi. Tikko zvanīja Laiva Blūma. Ziemas krustmeita. Viņa ir ceļā pie mums. Drīz jābūt klāt. Ko viņa grib? Viņa grib parunāties ar mums. Kāpēc mums ar viņu jārunā? Tas ir saistīts ar Ziemeles nāvi kaut kā. Ko tu runā? Bedrē iekšā un viens mājās. Viņa vajadzēja otru pušu šodien aprakst. Ko jūs te runājat? Par aizgājējiem jāsaka labu vai neko? Vai neko? Ko vēl tā krustmeita tev teica? Viņa lūdza visiem uzkavēties redakcijā. Kāpēc viņa lūdza mums uzkavēties redakcijā? Kas viņai devis tiesības ierobežot mūsu pārvietošanās brīvību? Tas vispār ir likumīgi? Viņa tiešām likums pārzina. Ja pareiz atceros, viņai Rīgā ir savs detektīvu birojs. Krustmeita vienkārši grib parunāties par savu krustmāmu. Kāpēc detektīvei jārunā par Ziemeles nāvi? Varbūt kāds ir redzējis un dzirdējis, kā Ziemele izturējās pret saviem padotajiem. Un tagad domā, ka mēs viņu visi kopā esam nomušījuši. Tāda vietā nejoko. Pat tiešām. Kad joko, tad arī jāzina robežas. Varbūt tieši tev bija jāklicis būt draugos ar Ziemeli, un tu izdomāji, kā viņu noslapkavoties. Šeit nav runa par slepkavību. Starp citu, detektīvos parasti ir tā, ka bērēs vienmēr ierodas arī slepkava. Interesanti. Kur detektīvu mācās? Juristos vai policijas akadēmijā? Slepenajā detektīvu skolā. Vats nedēļ. Nu, ja kaut kā ļoti garšīgs, tu pat taisi? Jā. Ilzīt, varbūt tev bija jāmācās par pavāru. Par Ziemelei tava gatavotā kafija likās visgaršīgākā. Paldies! Nedaudz jāpieliek kanēls un vanilīns un kafija iegūst pavisam citu garšu. Ha, jeb Ziemelē bija alerģija no kanēļa. Vai tad no kanēļa kādam ir alerģija? Kanēls gatavs veselīgs. Varbūt Ziemele nomēra no kafijas, ņemot vērā, ka viņi dzēr krūs pēc krūs. Nu, runāja par dzēšanu, kam vēl vīnu. Labāk ejam strādāt! Svešam cilvēkam nav jāredz, ka mēs darba laikā dzeram. O, jā! Tu viņiem paši atsūtīji! Bērēs aizsīt, beidzam ballīti, ejam strādāt.
Atkal sāp galva? Nu jā, pietika tikai paskatīties uz vīnu un sāk saldēt. Ej mājās. Neviens nekur neies. Labdien! Es tiešām nesaprotu, ko viņa no mums grib. Varbūt vienkārši ir paņemts ievalsts privātās mājas. Labdien! Izsakiem līdzīgi redaktoru stāvēju. Es izsaku jums līdzjūtību. Mēs visi izsakām jums līdzjūtību. Paldies! Mani sauc Laila Blūma un esmu šeit ieradusies, lai jums aprunātos. Mēs zinām, kā jūs sauc. Avotiņ pateic. Par ko jūs gribat runāt? Lūdzu, sēdieties. Nē, paldies, es pagaidām pastāvēšu, bet jūs droši apsēdieties. Es gribēšu aprunāties ar jums kādu vienu, bet kopējo situācijas izstāstīšu uzreiz, lai nav jāatkārtojas. Jūs mums taisāties nopritināt? Vai šī saruna ir likumīga? Neuzbrūk cilvēkam. Viņa tikko zaudējusi krustmāju. Jūs šeit esat kā privātpersona vai kā detektīve? Es esmu pārsteigta, ka jums zināt man nodarbošanās. Avotiņ pateic. Es nezināju, ka tas ir noslēpums. Nu, kā tu to jūs krustmāti izstāstīji? Es jūs redzēju bērēs, jūs ar krustmāti draudzējāties. Nu, drīzāk mums tāds neizbrauks. Jūs neatbildējāt uz mani jautājumu. Šī, protams, nebūs nopratināšana juridiskā nozīmē, bet es gribētu uzzināt, varbūt pēdējā laikā krustmāte kaut kas nomāca. Kāpēc jums liekas, ka viņa kaut kas nomāca? Man neliekas, un krustāvam tas ir redaktors vīram Rudolfam arī tā neliekas, bet Bet vienmēr seko kāda saistošākā informācija. es visu tuvinieku vārdā gribētu lūgt saglabāt jūsu lojalitāti un diskrētumu un nestāstīt neko tālāk, ko es jums tūlīt atklāšu, kur tu vēl to publicēt. Katrs var atbildēt tikai par sevi. Un arī tad nevienmēr. Bet tie, kas nav gatavi mūsu sarunu turēt noslēgumā, sakiet man tagad. Un kas būs tad, ja neesmu gatava to darīt? Es tomēr ceru, ka tā nebūs, jo avīzes valdība tevis atļaušai sarunai un ļaus atgādāt par datu aizsardzības un tādu veidu likumiem. Tad es saprotu, ka jūs piekrītat informācijas neizmēšanai. Protams. Labi. Lietas būtība ir tāda, ka krustmātes pēkšņā nāve ārstos ir radījusi aizdomas, ka tas nenotika nejauši un ka krustmāte ir izvēlējusies no dzīves šķirties pati, kad viņa pēkšņi pakrita savās mājās, tēvotis Rudolfs izsauca ātro palīdzību, bet viņai ļoti strauji kļuva sliktāk, un, kad ieradās ārsti, viņa jau bija bez samaņas. Ārsti konstatēja, ka viņa ir komā, bija apgrūtināta elpošana, un viņa neizdevās glābt. Bet to jau jūs zināt. Pēc sekcijas atklājās, ka viņa bija lietojusi benzodiazepīna grupas tranquilizatorus kopā ar vēl kaut kādām zālēm un alkoholu. Tēvotis ir ļoti apmērs. Viņš nezināja, ka krustmāte lietos īpaši nervsnomierinošas līdzekļus. Varbūt kādreiz kādu baldrijānu tagad uz nakti, bet neko vairāk. Ārsti izsaka mums tuviniekiem ļoti nepieņemams aizdomas. Viņi apgalvo, ka pacients, kuram tiek izrakstīti tranquilizatori, tiek informēts, ka lietot šīs zāles kopā ar alkoholu pat nelielās devās ārkārtīgi bīstami, īpaši gados vecākiem cilvēkiem. Ziemē taču nedzēs stipru alkoholu. Tomēr retās svētku reizē viņa atļāvās par glāzītēju stiprā. Arī tajā trešdienas vakarā viņa bija piedāvājusi tēvēts miedzēt rumu un nosvinēt kaut kādu uzvaru darbā. Kādu uzvaru darbā? To es no jums gribētu uzzināt. Nezinu, ko tādu gribēju nosvināt. Nekā tāda nebija. Ko jūs īsti gribat noskaidrot? Es precīzi nezinu, bet mana pieredze rāda, ka dažkārt tuvākie cilvēki ir vismazāk informēti par savu mīļoto problēmām, tāpēc
Tāpēc es teicu, ka jūs pat varēsiet palīdzēt noskaidrot, vai krustmātes nāve bija izvēle vai tā bija nejaušība. Varbūt viņa tās zāles iedzēra nejaušību. Sajaucot kādām citām zālēm, jums taču ir attiecības. Ir, bet tur ir tikai pašas pārstāvās zāles. Jā, korvalons, ibumetīns, oglīte un plākste. Kur tā ir? Es vēlētos to apskatīt. Es jums paru. Saku. Tie tik ir jaunumi. Man uzreiz likās aizdomīgi. Violas pēkšņā nāve. Nu, it kā cilvēks nevarētu tā pēkšņi nomirt. Mēs neviens no kā neesam pasargāti. Kur katru brīdi kaut kas var atgadīties? Vismaz tā krustmeita neuzvedās kā Ziemele. Jūs ticat tam, ka Ziemele varēja izdarīt pašnāvību? Tas jūs vispār sievietes var saprast. Nē, nu šitādas tēros kā Ziemele pašnāvības netaisa. Cik tad cilvēki vēl savai nevar ierīst? Reizē pat savējā ir brīnumi pilna. Brīžiem aizdomājos, kur man ir rodas tāds naids pret citu cilvēku? Man gan nav jautājumu, kāpēc es Ziemeli nevarēju ciest. Kā jūs domājat, kas bija tas, ko Ziemele gribējis nosvinēt? Viena ideja man ir. Mums ir pēdējais laiks saskaņot, ko stāstīsim tai detektīvai. Krustmeitai. Man gan liekas, ka viņa izturas kā detektīve. Ko tu taisies tagad saskaņot? Nezinu, bet detektīvos kā parasti dara. Ja šī būtu īsti izmeklēšana, tad krustmeita savā somiņā noteikti būtu atstājusi ieslēgt diktofonu. Tūlīt redzēsim. Trako, ko tu dari? Neāksties, pirmkārt šī nav slepkavības izmeklēšana, otrkārt mums nav ko slēpt. Kāpēc viņa somiņa atstāja te? Viņa taču ir detektīva. Viņa ir krustmeita, kas atnākus pie savas krustmātes kuģiem. Ja tā lai uzcitētos, tad neskatītos uz mums ar caururgošu skatienu. Man viņa skaties nemaz tik caururgoši nelikās. Alotiņ, domā, Ziemele varēja izdarīt pašnāvību? Nu, nekādas sirdsdraudzenes jau mēs nebijām. Nu, ja viņa tās zāles iedzēra nejauši domājot, ka dzer kaut ko citu, nu tad tas izklausās kaut kā tā. Tas izklausās galīgi garām. Pirmkārt, kur viņa tās tabletes varēja sajaukt? Otrkārt, tu taču zini, kā izskatās zāles, kuras tu ikdienā lieto. Oglīte melna, ibumetīns balts, mukaltīns brūns. Ir daudz vienādu baltu tablešu. Varbūt Ziemelei kāds iedeva indi tā, ka viņa nepamanīja. Nevis indi, bet tabletes. Saglabāsim aizprātu. Varbūt taisīt sensācijas no sazvērestības teorijas. Apjasīsies krustmeita. Izstāstīsim, parunāsimies, ko katrs zinām. Tomēr tu viņi paši izdarīs secinājumus. Tāpēc taču mēs kļuvām par žurnālistēm, lai meklētu sensācijas un atklātu sazvērestības. Mums par to maksā. Jā, te patiešām iznāktu labs raksts. Un es sameklēšu briesmīgākās Ziemeles bildes, par to vajag saskatīt. Jūs taču nerakstīsiet par Ziemeli. Iedzersim par vārdu brīvību, kas pienāks bez Ziemeles. Kolēģi, vismaz bērnu dienā iztiksim bez tustiem. Kāpēc ar šo vietu nenodarbojas policija? Policija izmeklē pašnāvības. Varbūt ģimene ir samaksājusi ārstiem, lai neslikums neaiziet plašākā sabiedrībā. Tad tā krustmeita baigi riskē ar mums runājot. Mēs tikko apsolījām, ka visu, ko mēs šeit runājam, šeit arī paliek. Ko mēs lai teiksim par krustmētu? Nu, bet tu taču pati visu laiku atkārto, ka par mirušiem jārunā tikai labais. Nu, tad stāsti labo. Nu, nezinu, vai man pietiks radošumu, lai kaut ko labu par viņu pateikt. Lai avotiņa runā pirmā. Es runāšu pirmais. Kāpēc tu? Kā teiksi? Tā, attiecības atskatīt, tur viss ir kārtībā. Jums tādā, paldies. Es tagad vēlētos varbūt turpināt sarunāt kādu citu. Mēs varam tagad arī tvērt. Jā, šeit paši. Esmu gatavs atbildēt uz jūsu jautājumu. Aizmirsu izmazgāt Ilzītes pusdienu. Nu, tas ir Ilzes pusdienu trauku. Tad mazgājiet. Tātad jūs esat redakcijas šofērs, Gustavs Lāzda. Jā, šofers. Kāpēc jūs mazgājat Ilzes pusdienu trauku? Viņa man uzcienāja, es šodien bez pusdienu.
Es jūs kopā ar Auštru Avotiņu redzēju bērēs, kāpēc negājāt pie galda kopā ar viņu? Lūdzu, mums redakcijā ir stingri likumi, es nedrīkst iet pie galda. Jums ir problēmas ar alkoholu? Kāpēc tā prasā? Jo tu teicāt, ka nedrīkstat iet pie galda. Ai, nē! Redziet, Ziemele, jūsu krusmāte, viņai bija stingri uzskati par darba sadali un katra darbinieku atbilstošu vietu, tādu kā sociālo stāvokli. Kā to saprast? Šofērs pēc viņas domām ir darba mašīnas detaļā, ka mašīnā arī jāpaliek. Dažreiz var izkāpt, lai atver durvis, lai atnes kādu smagumu. Kāda darba virtuvī šeit jūs ienāk drīkstējāt? Daļēji. Kā tas ir daļēji? Ja netrāpījos Ziemelē pa kājām, slikti garstāvokļu dienā. Viņai bieži bija slikts garstāvoklis. To jums labāk meitenes izstāstīs, varbūt. Kā jums šķiet? Ziniet, es vispār gribēju jums pateikt to, ka mēs redakcijā strādājam iekšējā. Varbūt izņemot tā voti, par jūsu krusmātu neko labi pateikt nevaram. Kāpēc? Tāpēc, ka viņa pret mums izturējās kā pret saviem dzimtcilvēkiem. Mēs pildījām viņas pavēles, taču par viņu kā cilvēks, nī bujā neko nezinām, nī bujā! Es esmu pārsteigta par jūsu vārdiem. Krusmāte vienmēr bijusi tik mīļa, pretīgi nākoša un... Kā? Ne uz saviem padotajiem. Es to negribēju jums teikt, jo esat viņas tuviniec. Vēl jau vairāk par aizgājienu jārunā vai labu vai jāpusē. Bet, ja jūs uzdosiet tieši jautājumu, tad jūs dabūsiet nepatīkams atbildes. Vai jūs patiešām vajag mums te tirināt ar šitiem visiem jautājumiem? Jūs esat Ziemeles krusmeita. Saglabājiet viņu savās atmiņās tādu, kāda viņa bija kopā ar jums. Tēvots Strūdals, grib zināt patiesību par sievu, tāpēc lūdzu man izteikti situāciju. Šeit jūs to patiesību nesameklēsiet. Es tomēr runāšu ar kolektīvu. Man vairs nav ko teikt, man ir tāds šķuļs, ka kaut ko pateicu jau pa daudz. Vēl pēdējie jautājumi. Vai jūsu klātbūtnē redaktori lietoja kādas tabletes? Ir gadījies. Vai tajā trešdienā arī tā gadījās? Īsti neatceros, bet šķiet, ka braucot uz darbu, viņa kaut ko meklēja savā somiņā, un tad arī kā čaukstē tablešu iepakojums. Vai jums ir nojausma kādas tabletes lietoja? Pret mugursāpēm. Kāpēc jums tā šķiet? Viņai bija grūti iekāpt. Mašīnā, un tad viņa arī kaut ko dzēra. Jūs vienmēr vedāt viņu uzrunu no darba? Lielākoties, jā. Reizē viņai pakaļ atbrauc Ziemeles, reizē viņa palika pasākumā un teica, ka mājās nokļūs pati. Vai jūs bijāt viņas mīļākais? Kā jūs kaut ko tādu varat jautāt? Īpaši pēc tā, ka es jums esmu izstāstījis visu šito drausmīgo patiesību par šito šausmīgo sievieti. Bijāt vai? Protams, ka nebija. Labi, paldies. Iesauciet lūdzu maketētāju Ilzi Slogu. Ilzīt jūs varētu nesaukt. Viņai jau rokas dreb kā sirmgalvei, visādas neirozes metas. Tas tikai pēc nepilnu 2 gadu darba Ziemeles vadībā. Jūtīgiem cilvēkiem te ir ļoti grūti. Neuztraucieties, es viņai neko nenodarīšu. Jūs esat maketētāja Ilze Sloga. Jā, lūdzu, sēdieties. Vai jums patīk jūsu darbs? Jā, dažreiz. Kā jūs rakstot redaktori? Viņa ir prasīga. Nē, viņa bija prasīga ar savu viedokli, vienmēr ar savu viedokli. Vai viņas vadībā bija labi strādāt? Algu tika ieskatīt katru mēnesi bez kavēšanām.
jūs esat apmierināti ar algu? Vienmēr var gribēt vairāk. Vai Ziemele un Glāzda bija mīļākie? Ko? Vai Ziemele un Glāzda bija mīļākie? Kā jūs ko tādu par savu krusmāti? Es gribu izprast situāciju, tātad bija vai ne? Nē, protams, nebija. Kāpēc jūs par to esat pārliecināti? Nē. Es nemaz neesmu tik pārliecināta. Tātad iespējams viņi ir pareizi mīļākie. Nevarēja. Gustavam ir romantiskas attiecības ar mani. Tikai es jūs ļoti lūdzu, nesakiet to nevienam un arī neko nepierakstiet. Labi, nerakstīšu, bet kāpēc tas jāpatur noslēpumā? Jūsu krusmāte nebūtu pieļāvis, ka šeit darba kolektīvā kaut kas tāds notiek. Kāpēc? Pirmkārt, viņai nepatika redzēt laimīgus cilvēkus. Otrkārt, viņai bija īpaši talants pazemot citus. Tātad jums vairs nebūs iemesls slēpties. Neesmu par to tik pārliecināta, ja par redaktoru jūs avotiņu būs savādāk, un es netiks, ka būs labāk. Jūs negrib avotiņu? Nē. Viņa te nevienam īsti nepatīk. Viņa runā to, ko sarunas biedrs grib dzirdēt, tad maina domas kā izdevīgāk. Brīžiem šķiet, ka viņai vispār nav savu domu, ka vienkārši piebalso tam, kas konkrētajā brīdī ir situācijas noteicējs. Un situācijas noteicēji vienmēr bija redaktori? Jā. Pat tad, kad mēs argumentējām savu viedokli un lūdzām ieklausīties, viņi tik un tā darīja to, ko pati izlēma. Pat ja tas nebija labākais lēmums. Daudz svarīgāk par kvalitatīvu avīzes numuru izdošanu viņai bija savas varas parādīšana. Īpaši tur viņa neko nesaprata. Piemēram, maketēšanā? Jā. Viņai bija pilnīgi vienalga, ko es māku vai zinu. Ja viņa gribēja, lai darbu pretstatā visiem profesionāliem kritērijiem, tad es varēju nemaz necensties kaut ko pierādīt. Vienkārši bija jādara tas, ko Ziemele liek, jo viņa vienmēr uzskatīja, ka zina visu labāk. Pagājuši savu skolotājs izglītību neorientējās viņa mamā un fotogrāfs darbā. Savādi, viņa pat ar telefonu neko nefotografēja. Viņa tiešām deva padomus fotografēt. Nevis deva padomus, bet izteica striktus komandas. Astridai brīžiem gāja vēl trakāk. Ja Ziemele teica, ka fotogrāfiju rakstam nedara, tad tas palika kā akmenīgs cirsts. Vienam rakstam par gēlīgu labvēlīgo ietekmi uz organismu. Astrid bija sameklējis 5 vienlīdz, labas fotogrāfijas. Bet Ziemelei nepatika tas dzelteņu oranžais tons, un viņa uzstāja, ka fotogrāfijai jābūt ar purvainam. Bet tas nekas, ka gailīgs purvā neaug. Žāna, protams, viņa mēģināja pārliecināt, ka tā bilde galīgi neiedars, bet tas bija tāpat kā runāt ar sienu. Kā šī situācija beidzās? Žāna raudāja virtuvē. Astrid bija ļoti nikna, bet tad sameklēja kaut kādu vecu fotogrāfiju sliktā kvalitātē, aiznes to viņai parādīt. Viņai, protams, jo vienkārši tika izpildīt viņas pavēli. Kādas pēc tam bija viņa attiecības? Kā parasti. Vai tad šāda veida konflikti neatstāja pēcgaršu? Attiecības var sabojāt tad, kad ir ko bojāt. Bet ja viņi visu kolektīvu turēja tādā spriedzē, pilnīgi nekādas atšķirības. Kā jūs, prāt, redaktori jutās šādās situācijās? Varbūt viņi bija saspringta, izjūta stresu? Es teiktu, viņa tīksminājās par savu varu. Paldies. Vairāk un jautājumu nav. Iesauciet lūdzu šeit fotogrāfi Astrid Zene. Es jūs vēlreiz
Lūdzu, tikai nesakiet nevienam par manām un Gustavu attiecībām. Ja nebūs īpašas vajadzības, es neteikšu. Es diemžēl nezinu, kā jūs sauc. Mani sauc Laila Blūma, un es esmu šeit ieradusies, lai runātu par redaktoru Zīmeles nāvi. Ak, tā. Jūs lūdzu nepateiktu, kādas bija jūsu un redaktors attiecības? Attiecības? Vai es pateicu kaut ko smieklīgu? Jā. Tātad, redakcijas valde man devis tiesības runāt ar visiem redakcijā strādājošajiem. Tātad, kā jūs sauc un ko jūs šeit darāt? Pētnieks Ruta. Cik ilgi jūs šeit strādājat? 16 gadus es te strādāju. Es viņai biju tukša vieta. Viņa vispār ar mani nerunāja. Paldies, tad man vairāk jautājumu nav. Jūs varat iet. Maizīt jānoēd. Redziet, es šeit veicu intervijas ar visiem redakcijā strādājošiem, un nebūtu ētiski, ja mūsu sarunas dzirdētu vēl kāds. Vaļa tāpat visu dzird. Vaļa. Kas ir vaļa? Vaļa, rekulīgi. Labdien! Interviju. Es neesmu žurnālists. Žēl. Tātad, kā tevi sauc un kāda ir tava pienākuma redakcijā? Nāves laikā apkārt jūs gribētu zināt, kā mani sauc? Es esmu šeit ieradusies, lai runātu par redaktoru Zīmeles nāvi. Viņa mirusi. Vai tev viss kārtībā? Tātad, kādas bija tavas un redaktors attiecības? Viņa man bija gluži kā māte. Tiešām? Mēs reizēm devāmies uz parku, lai parunātos. Dzērām tēju un redaktoriem, kā es viņu saucu, mamīti. Man daudz stāstīja par dzīvi. Es palūkšu izturēties nopietni. Nemeloši. Tātad. Labi, es esmu vainīga, es nogalināju, arestējiet mani. Amatiņas kundze, vai jūs varētu panākt uz brīdini? Ko jūs izdarījāt? Jūs izsaucāt sātanu. Kad jums ir jādara vai jāmet? Jūs man saucat īsti? Jā, es gribēju, lai jūs... Kas tad te? Ko jūs te sēžat? Ar kādām tiesībām? Vaļā! Un tu, redaktoris, jāgurtēt! Tūlīt noliec! Ar kādām tiesībām? Ārā! Ārā! Vai man jāsaka policijā, tev esat starkonamu? Ārā! 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 Jūs man saucat? Izmet viņu ārā, lai jāsaka, nenāk vairāk! Vaļa, es taču teicu jums! Un vienreiz ar durvis celēt, cik reizes jāsaka? Nu rīt! Tu gribi, lai mums teikt apstok? Tici man, policija, tas ir, ka tu vainīgs, vari būt drošs. Ruta! Ko tad
sēdu, neredzi? Marš projām! Prom un ātrāk! Teicies teicu sākdams. Un tu mazā sliņķe! Pats reklāmas neprot iznēsāt! Puspilsēta un mēnešiem nevienu reklāmu nav saņēmusi, bet tu te sēdi un garlaikojies. Nekā nebija. Nemēģi tevi ignorēt. Būs tev jāklausās un varbūt beidzot saprīts ar tādu attieksmi strādāt nevar. Tu meklēji slepkavu? Re, kur ir? Jums vajadzētu nomierināties. Piedodiet, ka es tā. Nekas. Es labprāt vēlētos turpināt intervijas. Astrid Zene jūsu rīcībā. Kādas bija jūsu un redaktoras attiecības? Runāšu ar jums tieši. Piedodiet, ja tas nebūs tas, ko vēlaties dzirdēt par savu krustmāmu. Šajā situācijā varat ar mani runāt kā ar detektīvi. Es zinu, ko Ziemel tajā trešdienas vakarā gribēja nosvinēt. Patiesībā to zina arī Vēra. Vēra? Tas ir grāmatvedu kārtiņa, es neko netaisos slēpt. Ko tieši? Ziemele kārtējo reizi parādīja, ka ir nejūtīga maita. Es nerūpējās ne par darbu kolektīvu, ne avīzes reputāciju, bet priecājās, ja reiz te paņemdājās par mums un parāda savu varu. Pagaidām dzirdu tikai emocijas. Te lielākā daļa kolektīva strādā gandrīz par minimālajām algām. Viņi savukārt uzskatīja, ka mēs saņemam pat vairāk, nekā esam pelnījuši. Redziet, citumās pilsētā vīzēm ejot vēl grūtāk. Tur darbinieki noformēti uz mazām slodzēm vai gabaldarbu maksa tiek reiķināti mazu koeficientu. Toties to, ka mūsu avīzē ir liels ordinālu rakstu saturs un ka mēs strādājam daudz vairāk ar šiem mazbudžeta piemēriem, viņi nekad neņēma vērā. Pēdējiet man, ja es kļūdos, bet algu lietas taču nosaka valdes redaktori. Jā, valde nosaka. Bet redaktora vienīgā ar valdi var runāt kā līdzīgs ar līdzību un pieprasīt adekvātu samaksu. Vispār bija sajūta, ka Ziemele priecājās, ka mēs tik sūdīgi pelnām, jo tā viņa varēja būt augstākā mūsu kastu sistēmā, tāda kā īpašāka savās acīs. Reiz, kad Jākapsona vīrs aizved ceļojumā uz Japānu, kur Ziemele nekad nav bijusi. Bija teātris. Vispirms. Viņa Jākapsonu ignorēja. Tad taisīja nicīgas sejas izteiktas un paziņoja, ka Japānā tāpat neesot ko redzēt. Pie tiem mazajiem šķībaceniem rīsēdājiem. Viņai vienmēr bija jābūt pārākai par citiem. Jūs nedzersiet? Nē, paldies. Ja situācija bija tik slikta, kāpēc nemainījāt darbu? Mazpilsētā īpaši daudz variantu nav. Te neesam nonākuši pie Ziemeles svinību iemesla. Pirms kādu laiku saņēmu piedāvājumu no citas avīzes, strādāt viņu komandā. Bet, protams, būtu jāpārceļas. Abi ar vīru jau bijām nolēmuši par labu dzīves vietas maiņai, kad viņu tagadējā darba vieta piedāvāja labu algas pieaugumu. Vīrs sāk šaubīties. Vienmēr man ir tieši aiziet pie valdes un parunāt par manu darbu. Tas notika tālāk. Valde bija pretimnākoši un apsolīja algas pieaugumu ne tikai man, bet visam kolektīvam. Es atteicos no tā cita darba piedāvājuma. Valde savu solību turēja? Jā, bet tik līdz Ziemele to uzzināja, viņi uzdeva Verai pārstrādāt darbinieku darbu. Vera mēģināja iebilst, runājot par dzīves dārdzību, bet Ziemele viņai tā uzbrēca, ka Vera vairs tur neietrostējās.
Kā rezultātā es zaudēju labu darbu piedāvājumu un tāpat kā citi kolēģi parakstīju draņķīgu līgumu. Tā bija trešdiena. Diena, kad Ziemels svinēja. Un nomira. Protams, varu kļūdīties, bet esmu diezgan pārliecināta, ka mums svinēja to, ka kārtējo reizi ir pazemojis savus darbiniekus, parādījusi man savu varu un uzdirsusi virsmu valdes lēmumam. Atzīšos, es priecājos, ka viņas svētki beigušies tieši šādi. Es viņai neko labu nevēlēju un netaisos te liekuļot. Patiesībā, vairāk vai mazāk. Viņa ienīd visu kolektīvus, viņa pie tā bija ilgi un apzināti strādājusi. Bet, ja gadījumā jūs tomēr izmeklēt slepkavību, gribu pateikt, ka slepkavis neesmu. Ziemeļvēja! Kā sveces liesma saule dzied! Ziemeļvēja! Vai uzskatāt redaktori iegūjas tik sērus lietošus līdzekļus? Es nezinu, bet šķiet, ka viņi dzēra tabletes. Kādas nezinu, vienīgi viņi bija palikusi nedaudz mierīgāk sapulcēs. Vai tajā trešdienā jums bija sapulce? Ja. Viņa terorizēja visu kolektīvu par pēdējo numuru. Pirmās lapus tēmas var bijis neaktuāli, veiktās intervijas vājas un ar neatbilstošām personām, lai gan pati to tēmu iepriekš bija noteikusi un izvēlējusies intervējumos cilvēkus. Vai kāds tika strostēts vairāk par citiem? Jurga. Viņai bija sirsnīgs raksts par pāri, kurš kopā nodzīvojis 50 gadus. Bet mūsu ledus karalienei tā intervija nepatika. Nu! Jurgi! Ko te jūsu prāt var izlasīt? Kāds ir raksta mesvičs? Ko jūs kā žurnāliste gribējāt ar to pateikt? Kuram interesē divi stulbi veči, kas dzīvē neko nav sasnieguši? Brīnos, ka viņa pati bija precējusies. Kaut gan, lai precētos iemesli jau var būt dažādi. Vai ir vēl, kas ko vēlaties man pateikt? Domāju, ka nevajag šo visu stāstīt Rudolfam Ziemelim. Viņam nav jāzina, kāda ragana viņa sieva bija darbā, lai viņam paliek savas saknes. Ja vien tās bija labas. Paldies, pasauciet Juditu Vībergu. Thank you.
Pie mums te nesmēķē. Jūs esat jūgi gribēti. Jā. Lūdzu, sēdieties. Jā, ko jūs varat pateikt par redaktori? Neko labu. Kā jūs domājat, vai viņa lietoja stiprinājumus nomierināšu līdzekļus? Nezinu. Vai sapulcēs viņa bija mierīgāka? Nezinu. Izskatās, ka jūs nevēlaties atbildēt. Daudz, kas jums var izskatīties. Vai man jāatgādina, ka avīzes valde lūdzu sadarboties? Nemaz nesāciet man te draudēt. Labi. Atkārtošu jautājumu. Vai jūsuprāt, Ziemeli sapulcēs bija mierīgāka? Ziemeles garstāvoklis bija tradicionāli draņķīgs. Viņi pret mums izturējās kā pret saviem vargiem. Vienīgi sapulcs bija sāks. Kāpēc? Nezinu. Kā jums šķiet? Izskatījās, ka viņai nāca miegs. Jo? Man Vai jums tas nešķiet neparasti? Man tas šķita atvieglojoši. Ūdeni! 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 Mums vajag ūdeni! Verai palika slikti. Žana varbūt izsaukt ātro palīdzību. Ne, iedosim pa priekšu Korvalo un tad jau redzēs. Es varu iet? Jā. Vai es varu kā palīdzēt? Domāju, ka jūs šodien varētu arī beigt. Es jau pašā sākumā jums teicu, ka redzēju jūs krustmātes rokās alprazumām paciņu. Kādai bija vajadzīgs visas šīs sarunas, Verai pat no gaidāmās nopratināšanas slikti palika. Jūs esat pārliecināti, ka redzējāt tieši šo medikamentu? Jā, es kādu laiku devu savai mammai miegam, pirms viņa aizgāja. Jā, bet daži no jūsu kolēģiem arī teica, ka ir redzējuši, kā viņi lieto kaut kādas zāles, bet domājuši, ka pret muguras sāpēm. Citi atkal bija ievērojuši, ka viņas sapulcēs ir palikusi mierīgāk, bet es tikai nekādu nevaru saprast, kāpēc krustmāte vispirms lietoja zāles, un pēc tam dzēra alkoholu. Ziniet, man ir pat divas personas. Viena no tām ir, ka viņa varēja aizmirst iedzērt tabletes, jo parasti sapulcs mums notika pirmdienās, bet šoreiz pārcēlās uz trešdienu. Otra versija, kas arī ir ticama, ka Ziemele bija pārāk augstprātīga, lai izlemtu, ka visi šie brīdinājumi uz viņu neattiecās. Labi. Es esmu daudz ko dzirdējusi un sapratusi, ka neviens man nevar sniegt neapstrīdam atbildes jautājumu, vai krustmātes nāve bija viņas izvēle vai nejaušība. Pieņemiet, ka tā bija nejaušība, un mums visiem kļūst vieglāk. Ziniet, jums laikam taisnība. Visu uzlikšanu. Pie jums jau aiziet? Jā. Jūs vēl neparunājat ar mani? Es esmu izlēmusi vairāk informācijas nemanējuši. Vai es kā redaktoris un labā roka varu zināt, kas jūsuprāt šeit notika? Manuprāt, redaktore iedzēra zāles un aizmirst. Tiešām? Tieši. Pagaidiet. Nu, šito esam pārdzīvojuši. Kā Verai? Nu, nekas tikko redzēja, kā aiziet Ziemeles krustmeitas un gandrīz vēl atkārt. Un tas tomēr ir tā aizdomīgi. Varbūt viņa zina kādu noslēpumu par Ziemeles nāvi. Tur ir salasīsies Midsomers slepkavības. Nu, bet tas tomēr ir tā dīvaini. Un tu patiešām domā, ka te mūsu kolektīvā varēja notikt kaut kas tāds. Nu, kurš tad no mums ir slepkava?
Nu, kad tu to tā pats saki, nu tas izklausās diezgan muļķīgi. Nu, nemaz nav muļķīgi. Un ja nu tomēr ir noticis noziegums, un slepkavēs tu. Nu, beidz, darba laiks beidzies, ejam mājās. Labi, es te vēl nokopšu. Labi. Tu vēl te? Jā, man jāsaņem pusdienu trauši. Kā beidzās nopratināšana, tā Laila vēl nāk? Nenākas, es viņai pateicu, ka Ziemeli dzēra alparozolām tabletes. Dzēra? Dzēra? Kad tu tās iebēri viņas kafijā tieši pirms sapulces. Es negribēju, ka tā sanāk. Es zinu. Es tikai gribēju, lai viņa sapulcēs ir mierīgāka, lai nelamā mūs visu laiku, bet ne pustableti, ne vesela tableti īsti neko nedara. Un tādēļ es trešdien izšķīdināju 2, un pat tad neizskatījās, ka viņas uzvedībā kaut kas ļoti mainītos. Viņa bija tikai tāda miegaināka. Tabletes jau raksturu nemaz. Es arī zinu, ka tajā dienā viņai nebija nekāda pasākuma ar iedzeršanu, jo Gustavs tajās dienās parasti visu noskaidro. Gustavs zināja par tabletēm kafijā? Jā, bet vainīgi esmu tikai es, jo es piemutu tās tabletes, jo es tiešām biju pārliecināta, ka Ziemeli nedzer stipru alkoholu. Kā tev radās doma par tabletēm? Gustavs vienreiz redzēja, kā pirms sapulces es dzeru nomierinošās tabletes, un tad viņš jokojot teica, ka tieši Ziemeli būtu pelnījusi pabojāt savas aknes ar zālēm, jo viņi mums visiem bendē dzīvi. Nu, zinu, ka jūs ar Gustavu esat kopā. Tu zini? Citi arī? Domāju, ka viss izņemot avotību, bet tu viņam uzticies. Jā, protams. Ceru, ka tu nekļūties. Citādāk tevi notiesās, iespējams viņu arī. Viņš nav vainīgs. Labāk, lai domā, ka ir. Pārsts man bija izrakstījis alprazolam tabletes, jo naktīs es nevaru gulēt, arī dienās man rokas dreb, un tā es tiku pie šīm zālēm. Tas bija nelaimes gadījums. Tad es viņu nogalināju. Lai piedod man visu varenais, bet Ziemeles nāve ir kā akmens no kakla. Dažreiz ļaunumu var iznīdēt tikai ar ļaunumu. Ko tu ar to gribi teikt? Kas no jums bez grēka, lai pirmais met akmeni uz viņu? Es nemetīšu. Ko? Ziemeli jau gandrīz gadu bonusā pie sava Rīga citronu saņēma pustableti neirotīnu. Tas arī atslābina, bet ne tik ļoti kā tavas zāles. Nu, tajā rītā, kad ieraudzīja, ka tu pieliec kafijai tabletes, nolēma, ka savas vairs nelikšu. Bet bija jau par vēlu. Kā saka liktenis? Bet tad jau sanāk, ka mēs... Sanāk, ka Ziemeles dēļ kolektīvs dzēr nervu zaudu. Radās ideja ar tām padalīties. Mēs esam ļaunas. Mēs? Ļaunas? Nē! 3 lietas man zaļu skapītī stāv. Ko lietoju brīžos, kad šķiet, vairs peldot es nesniegšu malu. 3 lietas, tad glābiņš ir pieniniet. Yes, I am
Jau šodien sev darīšu galu 3 lietas, tad glābiņš vienmēr. Seks, iesmas un alus. Asaras, iesmas un alus. Vesele vara, asaras sāda. Dzīve ir grūta, alus ir savs. Aktierīši grib kaut ko teikt. No sākuma Evita kaut ko teiks. Mums ir 2 varianti. Mums ir 2 varianti. Ko teikt? Varam teikt un varam arī neteikt. Jā. Sāksim ar pirmo. Jā. Mums ir jāsaka milzīgs paldies cilvēkam, kurš piekrita iemūžināt mūsu ilgo darbu skaistā filmā, lai mēs paši pēc tam to varam parādīt. Valter, liels paldies! Paldies, Valter! Un otrais paldies, protams, ir mūsu režisoram. Dāvana ir iesaiņotā, iespaidojoties uz dekorācijām. Ko mēs varam teikt? Paldies, ka mūs mocīja, spaidīja, lamāja, uzslavēja un novedi izrādi līdz pirmizrādei. Liels paldies aktieru vārdā! Tu apnoji visiem, visi piedod buču tev. Jo mēģi baigais barkas būs. Gaidīsiet, ja? Jā.